Maza brūna zīmīte noteiktā ķermeņa vietā var būt gan rota, gan raižu iemesls. Tāpēc šodien uzzināsim, ko sevī slēp dzimumzīmītes un vai par tām kā īpaši jārūpējas. Ja mēs katrs tā rūpīgi papētītu savu ķermeni, noteikti atrastu nevienu dzimumzīmīti, lai gan iespējams šajā pasaulē mēs ieradāmies bez nevienas tumšas zīmītes uz ādas. Tāpēc nereti valda pārliecība, ka bērni piedzimst bez dzimumzīmītēm. Jā, izrādās tas ir mīts, jo ir arī tā dēvētās iedzimtās dzimumzīmes, kas jau rotā mazuļa ādu brīdī, kad bēbītis piedzimst. Mazulītei Emīlijai kopš dzimšanas uz pakausīša ir ērti iekārtojusies liela dzimumzīme, tāpēc viņas māmiņa un tētis devās uz lāzerplastikas klīniku pie dermatoloģes Annas Bērziņas, lai uzzinātu, kāpēc šāda zīmīte ir izveidojusies un vai tā nevar bērniņa veselībai kaitēt. Kas vispār ir tā dzimumzīmīte kā tāda? Un kāpēc daži bērniņi piedzimst ar dzimumzīmīti un kāpēc citi ne? Dzimumzīme ir pigmentu šūnu sakopojums, ir veidojums ādas virsējos un ādas dziļākos slāņos. Mūsdienās ļoti labi tas arī ir, ka var viņas viegli un ātri un nesāpīgi kontrolēt un izmeklēt un viņām sekot līdzi. Agrāk iespējams, kad būtu, ja šī izmeklējums iztrūks, tad būtu, teiksim, tādu saudzīgu apsvērumu dēļ, iespējams visdrīzāk uzreiz mēs piedāvāt viņu arī ķirurģiski likvidēt, lai, teiksim, izslēgtu kaut kādas iespējamības, ka viņi potenciāli var mainīties tālāk, bet šīm vidēja un maza izmēra dzimumzīmēm tā piesardzība nav nepieciešama tik ļoti liela. Tāpēc arī ir, ka vispareizāk, vissaudzīgākā metode ir šī kontrolēšana dinamikā. Izmeklējums ar dermaskopu ir ātrs un nesāpīgs, un to veic visiem maziem un lieliem pacientiem, kuri ierodas pie dermatologa ar vēlmi pārbaudīt dzimumzīmītes. Kādam varētu šķist, ka ārsts tikai ar lampiņu kaut kur paskatījās un teica, ka viss esot labi. Tomēr speciālisti zina, ko viņi skatās un ko viņi meklē, tāpēc šim pārbaudes veidam noteikti var uzticēties. Patiesi, mazulītei Emīlijai ir iedzimta dzimumzīmīte. Par to liecina arī apmetojums. Kas to klāj? Tas ir izteiktāks, matiņi ir biezāki un garāki. Pigmentācija ir daudz, viņa ir izteikta, tas veidojums ir tumšs līdz ar to. Tas, ko es varētu teikt, ka pateicīga vieta, kur viņam būt, jo visdrīzāk tad bērnam mati tai vietā arī virsū būs. Un iedzimtas dzimumzīmes, ja iedzimta nevus, viņi pēc izmēra sadalās, varētu teikt, tādās trijos veidos. Ir neliela izmēra, ja mazas iedzimtas dzimumzīmes, tās ir apmēram tad līdz tiem 1,5 cm pēc izmēra. Ir vidēja izmēra, kas ir no 1,5 līdz apmēram 19,9, un tad ir virs 20 cm, kas ir tās lielās, jeb gigantiskās iedzimtās dzimumzīmes. Šī gadījumā tad šī ir pieskaitām pie tām vidēja izmēra iedzimtām dzimumzīmītēm, un ar viņām ir tā, ka jāsako līdzi pilnīgi noteikti ir, bet ne daudz lielāka vai nedaudz vairāk uzmanība nekā jebkuram citam ādas veidojumam, gan bērnam, gan pieaugušam. Lielākoties bērniņam augot proporcionāli, dzimumzīmīte augs līdzi. Tomēr svarīgi uzmanīt dzimumzīmīti, vai tā nemainās izmēros salīdzinoši strauji, un kāda ir tās forma, kā arī krāsa. Ar laiku bērns varēs atklāt arī savas sajūtas, vai parādās nieze, ņudēšana vai sāpes, jo arī šīm sajūtām noteikti ir jāpievērš uzmanība. Ja viņa pati, kad izaugs un gribēs tā kā atbrīvoties no tās dzimumzīmes, vai tas ir iespējams? Vai labāk varbūt nē, šīs iedzimtās labāk neaiztikt, un kā ir labāk? Tas, kas ir uz doto brīdi, tad vienīgā iespēja, kā likvidēt iedzimtu dzimumzīmi, ir ķirurģiska operācija, kuras laikā tad veidojums tiek pilnībā izgriezts ārā. Skaidrs, ka pēc šādas manipulācijas rēta paliek, viņa nevar nepalikt. Šobrīd nav pieejama tāda lāzera procedūra, kas varētu iedzimtu dzimumzīmi likvidēt pilnībā, tā lai vispār izslēgtu recidīvu, jeb šīs šūnu atjaunošanās iespējamību. Skaidrs, ka ir dažādi mēģinājumi un pētījumi šo lietu tādā veidā